Pēc tam varēsim sadraudzībā vēl parunāt. Bet šo rītu mēs, vai pēcpusdienu jau, rīts jau vairs nav pēcpusdienu, mēs sākam ar lūkšanu, kas ir neatņemama sastāvdaļa. Mums ir pateicība Dievam, ka mēs esam šeit, ka mums ir iespēja nākt un slavēt, ka mums ir iespēja nākt un dzirdēt Dievu vārdu, pielūgt un iespēja būt savā tādā sadraudzībā un redzēt arī, ko Dievs šodien darīs priekš mums. Amen. Lūksim visu kopā. Tēvs, es Tev pateicos par šo brīnišķīgo rītu. Tev ir vienīgam slava, gods un pateicība. Mēs Tev pateicamies, jo ne jau tāpēc, ka vai mums iet labi vai slikti, bet tāpēc, ka Tu esi mūsu dzīvē. Mums ir pateicība tāpēc, ka Tu esi Jēzus mūsu dzīvē. Un neatkarīgi no tā, kādi ir laikapstākļi mūsu garīgajā dzīvē, vai cik daudz mums pieder vai nepieder, mēs vienalga gribam Tevi slavēt un pateikties un teikt Tev, visa slava ir Jēzum. Halleluja! Neviens nav tāds kāds Tu, un mēs tāpēc Tev gribam pateikt, ka mēs Tev mīlam, Jēzu, un mēs Tev gaidām šeit svētais gars. Un mēs lūdzam, lai Tu īpaši šodien pieskaries katram, kas mēs šeit esam. Katram, kas skatās mūsu online, katram, kas vēl ienāk šajā vietā. Jēzus vārdā, lai katras sirds tiek izmainīta. Katrs prāts tiek pakļauts Tavai valstībai. Mēs noraidām jebkādu tukšumu sevī. Mēs noraidām jebkādu filozofiju, reliģiju. Un mēs sakam, lai dzīvais gars nāk mūsu dzīvē. O, slava un pateicība Tev, Dievs! Paldies, Tēvs, ka mums ir vieta, kur sapulcēties, ka mums ir rokas, kuras pacelt, ka mēs varam ievilkt šodien vēl elpu, jo kādam šodien varbūt šī elpa izbeidzās. Kādam šodien vairs nav dots tas, kas mums ir dots. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Kungs! Mēs Tev slavējam un pateicamies. Tu esi brīnišķīgs. Amen. Nāciet visi, Dievu slavēsim, Viņam vienam dziesmas dziedāsim. Nāciet visi, Dievam pateikties par Viņa darbiem. Kopā priecāties! Esmu bērns Tavs, esmu izglābts, un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no priekā dejoju. Jūs varat droši dejot. Esmu bērns Tavs, esmu izglābts, un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no priekā dejoju. Nāciet, nāciet, Visi! Dievu slavēsim. Viņam vienam dziesmas dziedāsim. Nāciet visi, Dievam pateikties par Viņa Darbiem! darbiem. Kopā priecāties! Esmu bērns Tavs, esmu izglābts, un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no priekā dejoju. Esmu bērns Tavs, esmu izglābts, un no sirds es liksmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no priekā dejoju. Nāciet visi, Dievu slavēsim. Viņa
pateikties. Nāciet visi Dievam pateikties par viņa darbiem. Kopā priecāties! Esmu bērns tavs, esmu izglābts, un no sirds es līdzmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no prieka dejoju. Esmu bērns tavs, esmu izglābts, un no sirds es līdzmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no prieka dejoju. Esmu bērns tavs, esmu izglābts, un no sirds es līdzmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no prieka dejoju. Na, 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 na. Priecājies! Na, 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 na. Kā mēs mākam priecāties? Na, 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 na. Na, 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 na. Esmu bērns tavs, esmu izglābts, un no sirds es līdzmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no prieka dejoju. Vēlreiz! Esmu bērns tavs, esmu izglābts, un no sirds es līdzmoju. Tavā priekšā es kā Dāvids, no prieka dejoju. No prieka dejoju. No prieka! No prieka dejoju. Hei! Lai nāk prieks! Aleluja, aleluja, tevi slavēju es, tevi slavēju es. Aleluja, 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 tevi slavēju es, tevi slavēju es. Aleluja, aleluja, aleluja. Jēzus gaida, lai mēs viņu slavētu! Aleluja, tevi slavēju es, tevi slavēju es. Jēzu, tu vienīgais glābē, tavā vārdā kā cietoksnī paslēpjos es. Manā dzīvē, tavās rokās, līdz galam aizvedīs mani tavs svētais gars. Jēzu, tavs vārds ir kā medus, saviņo sirdis un pārmaiņas nes. Ja tumsā man nostājas ceļā, tavu vārdu kā zobenu ņēmis uzvarā es. Kā gan varu atmaksāt par visu, ko man devi? Tikai tavā vārdā, kungs, dzīvot elpot spēju. Tu par mani izlēji mīlestību savu. Krustā piesists nomiri, lai mani augšām celtu. Es tevi slavēju, es tevi slavēju. Hei! Aleluja, Visi kopā! aleluja, aleluja, tevi slavēju es, tevi slavēju es. Aleluja, 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 tevi slavēju
rokā mani nolaupīt nespēs neviens. Vienmēr tu esi man līdzās, tevis iemīlēt spēju spārnos pacelties es. Visi kopā! Kā varu atmaksāt par visu, ko man devi, tikai tavā vārdā, kungs, dzīvot elpot spēju. Tu par mani izlēji mīlestību savu, krustā piesis nomīri, ar mani augšām celtu. Es tevi slavēju, es tevi slavēju. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tevi slavēju, es tevi slavēju. No visas sirds kopā! Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tevi slavēju es, tevi slavēju es. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tevi slavēju es, tevi slavēju es. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tevi slavēju es, tevi slavēju es. Halleluja! Lai visi, kam dvaša, lai slavē to kungu, amen. Jūs zināt, ka viens halleluja ir 1000 reizes pateicība Dievam. Kad mēs pasakam halleluja, mēs pasakam 1000 reizes slava Dievam. Amen. Tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžos. 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 Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus, Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Tavs tronis Dievs, Tavs tronis paliek mūžu mūžos. Tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis Dievs, Tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus, Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Halleluja, Dievam gods lai skan. Lai atnāk tava valstība, lai atnāk tā. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, Jēzu. Lai atnāk tava valstība, lai atnāk tā. Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek, Jēzu. Lai atnāk tava valstība.
notiek, tavs prāts, lai notiek, Jēzu, lai atnāk tava valstībā. Tavs prāts, Tavs prāts, lai notiek, tavs prāts, lai notiek. Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Jēzus Kristus, Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods lai skan. Tavs tronis Dievs, paliek mūžīgs. Tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis Dievs, paliek mūžu mūžos. Paldies par tavu tronu, Dievs. Paldies par tavu klātbūtni. Paldies, Dievs, ka tu esi šeit, ka tu pieskaries, ka tu izmaini, ka tu aizskar mūsu sirds, tu maini mūsu domāšanu. Paldies, ka mūs ir aizsardzība, Dievs. Paldies, ka tavs asins mūs sargā. Paldies, ka tavu lielā varenā roka nav par mazu. Halleluja! Paldies, ka tavs trons neguļ, Dievs, bet tas ir nomodā par mums katru dienu. Slāva un pateicība tev, Dievs. Paldies tev, Tēvs. Mēs tev mīlam, mēs tev, Dievs, gribam vairāk un vairāk savās dzīvēs. Dievs, jo ja vairāk tevis ir mūsos, jo vairāk mēs esam svētīti, jo vairāk mēs esam sargāti, jo vairāk mēs redzam un dzirdam tevi. Tāpēc dod, Dievs, ka mēs nākam pie tavu troņa un meklējam tavu vaigu, Dievs, ikdienā, ik stundu, ik minūti, ik sekundi. Tu esi uzticams, Dievs. Halleluja!
viņam, es gribu redzēt tavus brīnumus. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt mans kungs. Tavus brīnumu darbus. Nespēju tos saskaitīt. Nespēju tos saskaitīt. Nespēju tos saskaitīt. Nespēju tos Slāva tev, Jēzu. Slāva, 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 slāva. Amen. Amen, amen, amen. Mazliet ziņojumi, tad mēs saliksim savu labprātīgo ziedojumu. Pie ziņojumiem ir tā, ka nākam svētdien mums atgriežas mācītājs Gatis un arī Ieva. Tā kā būs svaigi iespaidi, un viņi tur ir mērcējušies Amerikā katru dienu pa 10 stundām. 5 stundas iet dievkalpojums, tā kā nesatraucieties, ka jūs te atnākat un te kaut kas bišķiņa pa daudz ir. Tur ir 5 stundas, un mēs mācījies tajā skolā, un mēs arī gājām uz 2 dievkalpojumiem, jā, un nācām mājās tikai 1 un citreiz pat 2. Bet tas nebija tā, ka tas viss nav interesanti. Tas viss bija tā piepildīts, visu laiku bija tādi notikumi, jā, kad tas nesa tikai tādu prieku un piepildījumu. Tā kā, jā, tā kā slavu Dievam, tā kā nāciet nākam svētdien obligāti un mācītājs Gatis dalīsies ar Dievu vārdu un būs forši. 15. februārī, tā arī turpmāk arī katra mēneša 1. svētdienā, 15. svētdienā, vai 15. februārī mums, bet vienreiz mēnesī mums būs vīru pasākums. Ja, tātad vīri nāks kopā, lūgs Dievu, slavēs, dalīsies ar liecībām, ēdīs kaut ko garšīgu, dzers tēju un būs tādā vīru atmosfērā. Ja, tā kā sievas var parūpēties kaut ko, ja ir sieva, tad var kaut ko uztaisīt līdzi un ņemt līdzi uz galdu. 23. februārī mums ir draudzes 1 gada jubileja. Un šeit nu gan visiem ir jāizbrīvē sava brīvdiena, un ir laiks, lai viņu izbrīvētu, jo kopā mēs šeit nāksim un svinēsim 1 gadu jubileju. Ar mums kopā būs Nātana Morisa vecāki, kuri arī mūs 1 gadu atpakaļ, viņi mūs svētīja, un viņi mums arī lūdza par mums. Un Nātana Morisa tētis dalīsies ar Dieva vārdu. Un mums ir tā doma aicināt šeit cilvēkus, ne tikai latviešus, bet arī angliski runājošus cilvēkus un krievalodīgi runājošus cilvēkus un baltus un melnus. Jā, tā kā mēs gribam tā kārtīgi nosvinēt savu 1 gadu jubileju, un ziniet, tas būs tāds foršs notikums. Tā kā ielieciet kalendārī šo laiku, kad mēs būsim šeit, pulkstens tāpatās 1, un varbūt mums tas laiks, kurā mēs būsim ar svinībām, mums pavulksies vēl uz kādu stundiņu, no kādiem nevis 4, bet līdz 5, jo, mēs skatīsimies pēc apstākļiem, ja cilvēki jau pazudīs 4, tad jau, protams, mēs tur nesēdēsim, bet ja gribēs palikt līdz 5, nav problēma, mēs to visu noorganizēsim tā, lai būtu līdz 5. Jā, tas ir tāds saviļņojošs un nespēju arī, kā te vārdos, ja nespēju noticēt, nespēju daudzas lietas, bet nespēju noticēt,
kad pagājis ir 1 gads. 1 gads, tas ir, jā, tāds laiks, ātri paskrējis, daudz notikumu, daudz cilvēku ir izgājuši cauri, daudz kristīti cilvēki cauri izgājuši. Un liekas, mēs šodien atnākam šeit, un mēs tā skatāmies, ja tie cilvēki visi būtu šeit, es domāju, tā zāle būtu šeit vienkārši piepildīta. Bet, diemžēl, kādi jau ir debesīs, tas nenozīmē, ka jūs atnākat uz šo draudzi, jums jāiet uz debesīm, ja? Tas nebija tā domāts. Bet kādi ir, diemžēl debesīs vai par laimi viņiem, jo debesīs cilvēkiem liekas, ka debesis ir kaut kas tāds, kas, tas ir viss, tā ir pēdējā vieta. Bet īstenībā priekš debesīm mēs gatavojamies. Mēs gatavojam sevi, mēs gatavojam citus, jo šeit šī dzīve ir īslaicīga. Un mēs zinām, ka vienā dienā šī dzīve var vienkārši beigties. Mēs varam paskatīties tur kādas ziņas vai vēl kaut ko, mēs redzam, cilvēki mirst, vai ne? Mēs zinām, varbūt mums tur draugi, draudzenes, vēl kādi radinieki, vēl viņi mirst. Un tā ir Dievs iestādījis, kad vienkārši tie cilvēki, viņi aiziet, kurš uz debesīm, kurš uz citurienu, es negribu to vārdu, ja? Bet tas mūsu uzdevums ir būt modriem, ja? Saki, būt modriem. Nedzirdu. Būt modriem. Amen. Būt modriem, jo tāpēc, kad velns, viņš ir kā rīks lauva, viņš staigā apkārt un viņš skatās, ko viņš varētu aprīt. Un viņam nav nevienas dienas, kad viņš nebūtu skatījies uz tevi ar tādu domu, kā lai viņu pazudina, kā lai viņu novelk no ceļa, kā lai viņam kaut ko piedāvā tādu, lai viņš vairs negribētu dzirdēt Dieva vārdu, lai viņam tas būtu, tāds neinteresants, tas Jēzus tāds neinteresants, ja? Un daži tā arī domā, kad baznīcā nāk vāji cilvēki ar vājām domām, varbūt pat dažreiz psihiski kaut kādi, ja? Bet tā nav patiesība. Baznīcā nāk cilvēki, kuri ir stipri, jo tāpēc, kad cīnīties šajā dzīvē kopā ar Jēzu, tam ir jābūt spēkam. Amen? Tur jābūt spēkam, mēs neesam vāji. Vāji ir tie, kuri nespēja pastāvēt un iet pasaulē atpakaļ. Tie ir vāji, bet mēs esam šeit. Un mēs varam pateikt, slavu Dievam, mēs esam šodien šeit, es sēžu, Jēzus ir mans kungs, un es nekad viņu neatstāšu. Amen! Slavu Dievam! Jā, slavu Dievam, jo tāpēc, kad Jēzus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Tā viņš ir teicis. Vienīgais ceļš. Nav citu ceļu, nav citas izējas. Viņš ir vienīgais ceļš. Un es esmu sastapis savā dzīvē ļoti daudz, man ir pat draugi ļoti daudz, kuri ir nākuši no dažādām reliģijām, un viņi ir izstaigājuši visu ko, visādas brikšņus, un viņi ir atraduši Jēzu, viņi saka, šeit es jūtos labi. Šeit ir mana dzīvība. Šeit es jūtu, ka kāds mani mīl beidzot. Šeit es jūtu, ka kāds atbild uz manām lūkšanām, ka man nav jāspirinās ar saviem spēkiem vai kaut kas jāpierāda savā dzīvē, bet šeit es esmu, tāpēc, ka es mīlu Jēzu, un viņš palīdz man. Un es esmu pateicīgs par šo gadu, kuru mēs esam bijuši kopā, kāds ir atnācis vēlāk, kāds ir bijis no iesākumiem. Bet interesanti, ka no iesākumiem tie, kas ir bijuši, tie ir vismazāk. Praktiski šī draudze ir gandrīz kā jauna draudze. Jo tie, kas ir iesākumā, tie ir uz pirkstiem saskaitām šeit. Te ir Inesīta, jā, tur ir Armands un Kristīne, es, mana mamma, Līga, Ivita, jā. Tā kā, nē. Man liekas, ka vairāk neviens. Jā, bet katrā ziņā, kad mēs atnācām uz šejieni, jā, tad mūsu sākums bija Donkasterā. Jā, bet Dievs mums pateica, ka mums jānāk uz Veikfildu. Un tā mēs esam šeit, un Dievs mums atvēra šīs brīnišķīgās telpas, un mēs jau gadu esam šeit, jo tikko kā mēs pieņēmām lēmumu, tā Dievs mums atvēra šeit durvis. Vai tas nav brīnišķīgi? Halleluja, slavu Dievam. Mums nebija naudas. Mums bija jāmaksā katru nedēļu ir 100 paundi. Mums nebija naudas, mēs nezinājām, kā mums kaut kādu uzkrājumu varbūt bišķi bija. Bet mēs nācām, mēs teicām, es esmu gatavs pa 1 nedēļu maksāt. Es pats personīgi teicu, ja nebūs ko nomaksāt, es maksāšu to 1 nedēļu.
un atradīšu vēl 4 cilvēkus, vēl 3 cilvēkus, kuri arī būs gatavi maksāt par 1 nedēļu 100. Un tā mums viss tas izvērtās. Un slavu Dievam, šodien šai baznīcai nav nekāda trūkuma. Mēs esam samaksājuši un mums vēl paliek pāri labiem darbiem. Mēs atbalstam gan Pakistānu, mēs esam atvēruši Pakistānā draudzi, kur ir vairāk kā 200 cilvēku, ja? Un to jūs arī varat redzēt mūsu mājaslapā, ja jūs tur ieiet, tur mēs arī parādām, kā tas notiek. Un, kā saka, mazs cinīts, ja, kā tur teica, mazs cinīts ved lielu vezumu, ja? Kas? O, mamma, pamodās. Es domāju, ka visi tur dzirdēja kamerā, kas tur bija. Tā bija mana mamma, viņa pamodās beidzot. Jā, slavu Dievam. Protams, ne nu cinīts, ne nu kas, bet Jēzus ir mūsu kungs, un viņš ir darījis, un ticēsim vēl par kādiem gadiem uz priekšu. Jā. Nav viegli, jā, nav viegli, un katram cilvēkam ir savs raksturs, un katram cilvēkam ir savas emocijas un ambīcijas, un ar katru mums ir jāstrādā, un ar katru mums ir jārunā, un ar katru mums ir jāmīl, un vēl tai pašā laikā mums ir jāvēlt laiks savai ģimenei, sev. Tā kā es neteiktu, ka šis ir ļoti viegli, bet tas ir svētīgi. Es negribu teikt, ka tas nav, ka tas ir tāds, mani te Dievs ielika, ja? Bet, kad Dievs gribēs, viņš pārliks, ja viņš arī mūs pārbaud kā mācītājs. Ko mēs esam spējīgi darīt, ja cik tālu mēs esam spējīgi aiziet. Āmen. Mēs saliksim savus labprātīgos ziedojumus. Jūs jau zināt, man nav jāatgāda, kastīte ir aizmugurē un priekšā, lai Dievs svētī katru priecīgu devēju. Pateicībā nāku Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko dari Tu. Pateicībā nāku Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko dari Tu, jo tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, kas tik ļoti mīlētu, jo tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, kas tik ļoti mīlētu. Pateicībā nāku Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko dari Tu. Pateicībā nāku Tava vaiga priekšā, Kungs, cik lieli Tavi darbi, brīnums viss, ko dari Tu, jo tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, kas tik ļoti mīlētu, jo tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, nav virs zemes tāds kā Tu, kas tik ļoti mīlētu. Jēzus,
kas tik ļoti mīlētu. Viņš patiešām tevi mīl. Viņam ir liela mīlestība uz tavu dzīvi. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Ir tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu. Kas tik ļoti mīlētu, jo tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu. Kas tik ļoti mīlētu, kas tik ļoti mīlētu, kas tik ļoti mīlētu. Paldies Tev, Dievs, par to, ko mēs varam nest Tavas valstības labā. Paldies, ka Tu rūpējies par mums un ka mēs varam rūpēties par Tavu nāmu, Dievs, par dvēselēm, ka mēs varam atvērt jaunas draudzes, Dievs, ka mēs varam pabarot nabagus, ka mēs varam pabarot bāreņus, atraitnes. Paldies, ka Tu mums dod to visu, Tēvs, lai mēs varētu to visu veikt. Un par to mēs pateicamies, Tēvs, jo Tu esi tas, kas mūs apgādā, un Tu nekad mūs neatstāsi. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Pār kalniem, pāri jūrai plūst, Kungs, Tava mīlestība mūs. Es savu sirdī atveru, lai dziedinātu mani Tu. Man prieks ir patiesībā būt, ikdienas rokas pacelšu, kad Tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt, tik par Tavu mīlestību. Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt, tik par Tavu mīlestību. pāri jūrai plūst, Kungs, Tava mīlestība mums, es savu sirdī atveru, lai dziedinātu mani Tu. Man prieks ir patiesībā būt, ikdienas rokas pacelšu, kad Tava mīlestība plūdīs pāri man. Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt, Tik par Tavu mīlestību. tik par Tavu Visi kopā. mīlestību. Vēlos, Kungs. Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt, tik par Tavu mīlestību. Pieņem šo mīlestību no Jēzus. Vēlos, Kungs, es mūžam Viņš Tev mīl, Viņš ir šeit, Viņš Tev apkārt. Tik par Tavu mīlestību. Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt, tik par Tavu mīlestību. Aiz prieka vēlos dzīvot un skaļi gavilēt, Kad pazudušais izglābs to. pazudušais izglābsto, debes eņģeļi dejo lielā priekā. Vēlos, Kungs, es mūžam dziedāt, Halleluja! tik
tikai par tavu mīlestību, Jēzu. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Vēlos, kungs, es mūžam mūžīgi mēs gribam tev dziedāt, Jēzu, mūžam. tik par tavu Lai mūsu lūpas nekad nepārstāja tevi slavēt. Vēlos, kungs, es mūžam dziedāt, tik par tavu mīlestību. Slava, 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 slava. Slava, slava. Izlai vairāk, vairāk, Jēzu, vairāk izlai. Vairāk savu mīlestību izlai par saviem bērniem šajā brīdī. Jēzus vārdā, vairāk Dievs, vairāk tavs mīlestības uguns. O, mans kungs, vairāk tevis, Dievs, vairāk. Halleluja! Mēs mīlam tev, Jēzu. Mēs mīlam no visas savas sirds. O, mēs gribam to apliecināt. Lai slāva, gods un pateicība tev. Tu esi brīnišķīgs, Jēzus. Brīnišķīgs, Jēzus. Brīnišķīgs, Jēzus. Slāva, 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 slāva. Halleluja. Amen. Pagriežieties pa labi un pa kreisi un pasakiet, Dievs tevi mīl. Dievs tevi mīl. Es arī gribu pateikt jums visiem, Dievs jūs mīl. Amen. Amen. Nu ko, pienācis laiks mums ir Dievu vārdam, un šodien ar Dievu vārdu mums dalīsies Mārs, ja, brālis Mārs, bet pēc kāda brīža, pēc svētrunas mums būs arī vakarēdienas, tā kā mēs baudīsim vakarēdienu, ja, un tad mēs iesim arī sadraudzībā. Ja, tā kā neskrienat nekur prom, tās ir divas arī ļoti svarīgas lietas. Jā, brāli Māri, lūdzu, nāc. Tā var runāt, jā. Čau visiem, es esmu svētīti Jēzus Kristus vārdā. Nu, tā kā šodien beidzot runāšu, to, ko biju sagatavojis tādā dienā, kad te visi aizbēga no sniega, nobijās. Bet no Dievam ir savi laiki. Dievs zina, kad pareizā laikā vajag un ko runāt un kad. Nu, bet ziniet, par to sniegu, kādreiz, kad bija vajāšanas laika, Krievu laika, padomu laika, kad mums nedrīkstēja vispār tāds draudz pastāvēt, viņi gāja pa 10 kilometru mežos iekšā brīdi pa sniegu augstumā, lai vienkārši notika dievkalpojums 2-3 stundas, un tad brīdi apakaļ. Mums te ir vispār komforts. Kāds sniegs var apstādināt par braukt šeit? Mašīna. Cilvēki iedomājas, lai tiktu no dievkalpojums būtu, vajadzēja brīžu stundām, lai varētu noslēpties, lai viņus neviens nearestētu vai pat varbūt nogalinātu beigās. Viņi brīdi mežos, lai to notiktu. Mums ir komforts, siltums, silta tēja, picas.
Viss, kas vajadzīgs. Tā bija agrāk. Tagad cilvēkiem es domāju, ka mums vienkārši vajag saprast to, ka reiz nedēļā mēs varam atbraukt visus dievkalpojumu. Tas ir pats svarīgākais. Kas tev viss dod dzīvē? Tēma vienkārši. Mana tēma vispār saucās šodien, kam mēs esam radīti. Tāda būs mana tēma. Un es domāju, ka daudz mēs esam domājuši, arī aizdomājuši, kāpēc par Dievs man radījis. Vai tu nekad neesi domājis, kāpēc Dievs tevi ir radījis? Es esmu domājis, kāpēc Dievs man ir radījis. Ļoti daudz un ļoti bieži pārdomājis. Kāpēc vispār Dievs radīja cilvēkus? Priekš kam? Viņš radīja tevi. Viņš tev radīja par bērnu. Viņš tev radīja par mīļoto meitu un mīļoto dēlu. Viņš radīja tev attiecībām, un tāpēc, ka Dievs ir mīlestība, un mīlestība rada. Tāpēc viņš radīja tevi. Dievs tevi, es tev pateikšu, godīgi nekad nav radījis, lai tu slavētu, lūgtu viņu un godātu. Mēs to darām, un tas mums jādara, jā. Bet tas viss ir grēka rezultāts sekas. Ēdens dārzā Ādams arī jau neslavē Dievu. Nav lūkšanas, nav slavēšanas, tāpēc, ka viņam nebija vajadzīgs tas. Viņi bija patstāvīgi ar Dievu klātbūtnē. Nebija tas vajadzīgs. Viņi visu laiku bija Dievu klātbūtnē, Dieva mīlestībā, Dieva apskāvienos. Tāpēc nebija, tas viss rādās pēc grēka. Viņš ir reiz par bērnu, viņš reiz ir īpaši. Katru no jums viņš reiz ir īpaši. Mani, jūs visus. Un viņš ir jau tāda potenciāla katrā no jums iekšā, ko var izdarīt tikai tu. Neviens cits nevar izdarīt. Pateikšu reiz, neviens, kā mēs saucam, svaidīgākie mācītāji, svaidīgākie vīri, Dievu, tādu nav. Mēs visi esam svaidītākie. Kopš tās dienas, kad svaidīgās atnāca uz zemes. Agrāk, vecajā derībā, jā, bija svaidīgākie vīri, ko Dievs speciāli izredzēja. Bet tagad nav vairs tādu. Jo svētīgs ir tevi iekšā. Ir tikai tāda starpība tas, ka tas cilvēks ir pavadījis laiku un maksājis cenu ar svēto garu, un tāpēc Dievs ar viņu darbojas, bet tu neesi pavadījis laiku, un svētīgs nedarbojas ar tevi. Tāpēc Dievs radīs tevi īpaši, un ko tu vari izdarīt, nevarēs izdarīt neviens cits uz šīs zemes, un ko es tas potenciāls, kas ieliks tevi iekšā. Dievs rada oriģinālu, un tikai oriģinālu. Dievs nerada duplikātus vai kopijas, jā. Ķīna var uztaisīt mobilo telefonu, iPhone tādu pašu identiski. Dievs nerada duplikātus un kopijas, viņš strādā tikai ar oriģinālu, un tu esi oriģināls. Esmu oriģināls, tāda kā tu nav neviena cita. Saproti, tu esi vienīgais tāds, kā Dievs tev radījis. Un Dievs tev radījis, lai tu būtu viņa bērns, attiecībām, personīgām. Tas ir pats svarīgākais. Un mums viņš jāslavē un jāgodā, tāpēc, ko Jēzus ir paveicis, to mēs varētu slavēt visu savu mūžu un nepietiek ar to. Un viņš tev radīja par valdnieku, lai tu valdītu šeit uz zemes. Par valdnieku, par valdnieci. Viņš ir radījis, lai tu valdītu. Tas dievbērnības status tika pazaudēts ēdens dārzā. Grēka rezultātā. Atversim vaļā pirmo Mūzes, sāks no pašiem sākumiem. Un tur arī viss ir pateikts. Tā būs pirmā nodaļa. Mēs lasīsim no 26. panta līdz 31. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla, viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz tiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi, pakļaujiet sev to
un valdiet pār zivīm jūrā, pār putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāp pār zemi. Un Dievs sacīja, redz, es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī. Tie, lai jums būtu par barību, par ēdamo. Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisā un visiem rāpuļiem, kas rāpa pa zemes virsmu, kam dzīva, es dodu visu zaļo zāli par barību. Un tā tapa. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis. Un reiz tas bija ļoti labs, un tapa vakars, un tapa rīts, 6. diena. Jā, ko Dievs radīja, tas tiešām bija super labs. Dievs radīja tikai super labu. Bet viņš radīja, viņš tev deva vāru pār putniem, pār zivīm, pār visiem dzīvniekiem. Viņš teica, augļojieties un vairojieties, svētiet šo zemi, pārvaldiet šo zemi. Tas bija, kā Dievs ir radījis iesākumā tevi. Tas viss tika pazaudēts grēka rezultātā. Un cilvēki iegāja dzīvot verdzības statusā, ko izveidoja šīs pasaules valdnieks. Jo Jēzus saka, nāk šīs pasaules valdnieks, par mani gan viņš nespēja darīt. Par Jēzus nespēja neko darīt, bet viņš ir šīs pasaules valdnieks. Jo viņš ar varu to, ar viltību, ar meliem nozaga Ēdens dārzā. Bet Dievs ir radījis tevi, lai tu valdītu. Un viņš arī pēc savu tēla un līdzības. Viņš sacīja, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Pēc kāda mūsu tur teiks daudzskaitlī. Pēc Dieva tēva, Dieva dēla, Dieva svētā gara. Līdzības tu esi radīts, īpaši radīts. Dievs neradīja eņģeļus tādus, bet cilvēku radīja tādus. Ar brīvu izvēli. Tev ir pilnīgi brīva izvēle darīt labu vai ļaunu. Un tavu gribu, un tavu izvēli nepārkāp neviens, un nevar pārkāpt. Bet redz, eņģeļi daudz ir radīti, viņiem nav nekādas izvēles. Ir tāda eņģeļi, kas radīti, kas vienkārši kalpo Dievam. Un viņi nav radīti pēc Dieva tēla un līdzības, neviens eņģelis. Bet tu esi radīts, un es esmu radīts. Tātad Dievs reiz īpaši tevi. Un citiem eņģeļiem, kā es teicu, viņiem ir tikai... Viņi vienkārši kalpo Dievam. Ir tāda eņģeļi, kuri arī varēja izvēlēties. Tāpat kā Velns, Sātans, Lucifers. Viņš bija gaismas eņģelis. Viņam bija izvēle tātad. Dievs viņu neradīja. Dievs radīja Luciferu gaismas eņģeli. Bet viņš pats izvēlējās kļūt par Velnu. Tāpēc, ka viņš sacēlās par Dievu. Un redz, Dievs saka, augļojiet, pakļojiet, svētiet šo zemi. Tā viņš tev iesākumā radījis. Par valdnieku, par valdnieci, lai mēs valdītu. Bet, kā mēs lasām arī tālāk, redz, mēs lasām arī tālāk, paņemsim 2. nodaļu. Mūsu, jā, un lasīsim 15. pāns, jā, līdz 17. Un te raksta, un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdens dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams, no visiem dārza kokiem ēstams ēd, bet no labā ļaunā atzīst koka tev nebūs ēst, jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Redz, Dievs ielika cilvēku Ēdens dārzā, lai viņš valdītu apkoptu. Un tālāk mēs lasām, ka Dievs pievedam klāt visus dzīvniekus un skaties, kā viņš nosauc katru dzīvnieku, tāds vārds viņam bija. No paša sākuma Dievs radīja vīrieti un sievieti, tāpēc no paša sākuma Dievs radīja ģimeni. Ģimene radīta Ēdens dārzā. Ēdens dārzā Dievs radīja vīru un sievu. Kāpēc Velns ienīst ģimenes? Tāpēc, ka Dievs viņus radīja no paša iesākuma. Un tā, kāpēc Velns uzbruk ģimenēm tik ļoti un šķeļ ģimenes un dara ģimenēm pāri, tāpēc, ka viņš zina, ja stipra ģimene, tā ir stipra draudze. Stipra ģimene ir stipra draudze, jo no paša sākuma ir radījis Dievs ģimeni. Un Velns gribēja tik klāt pie Ādama, nevis pie Ievas, jo Ādamam tika dota vāra. Ieva kopā valdīja ar Ādamu, bet Ādams tomēr bija galvenāks, viņš bija pirmām radīts, pirmais. Un redzi, viņš zināja Velns, ka viņš netiks pat taisno klāt pie Ādama. Viņš neapmānīs viņu. Tāpat viņš zināja, ja būs Ieva kopā ar Ādamu, viņš arī neko neizdarīs. Tāpēc viņš parastāja viņa taktika. Viņš nogaida, ka viņa bija viena pati dārzā. Un tāpat viņš dara tieši tagad. Nogaida, tas ir viens. Kad tu neesi varbūt draudzē, nav tev blakus tavs tuvais cilvēks, ka viņš tev var uzbrukt. Viņš nogaidīja. Jo viņš zināja, ka viņš apmānīs Ievu, un viņš izmantoja čūsku. Jo čūska bija visgudrākā visam lauku dzīvniekam. Čūska nav Velns. Čūsku radīs Dievs, tāpat ir purts dzīvnieki. Atcerieties to. Viņa nav Velns.
Viņi, acīm redzot, ja būtu vēlams ņēmis cūku neapmāja neviens. Nezinu, viņi nav tik gudri, viņas izskats varbūt nebūtu tāds pievilcinošs. Viņš izmantoja tieši čūsku. Un redz, viņš sāca jautājumu, vai jums atļaus ēst no visiem dārza kokiem? Dārzā. Viņš zināja, ka viņi var ēst no visiem dārza kokiem dārzā. Izņemot tikai no labā ļauna atzīšanas koku. Viņš to zināja lieliski. Viņš tāpat tev vienmēr uzdos jautājumu. Vai tiešām tas tā ir? Jā. Viņš nav mainījis savu taktiku. Šie gan ir 6000 gadi, kopš viņš cilvēku ir ieraudzījis pirmo reizi. Viņš ienīst cilvēku, tāpēc tā ir Dieva radība. Un viņš redz pēc Dieva tēla un līdzības. Tu redz kā ķēniņš, lai valdītu šeit. Tu esi Dieva bērns, visvarnā El Shaddai. Tevi dota vāra pār visiem apstākļiem, situācijām, slimībām, pār visu. Slimība nevalda pār tevi. Apstākļi nevalda pār tevi, jo tu esi Dieva bērns. Te ir rakstīts, ka viņš deva valdīt pār visu. Kāpēc tas valda tavā dzīvē? Tāpēc, ka tu nesaproti, kas tu esi. Tu esi pazaudējis, tu dzīvo verdzības domāšanā. Tāpat kā Izraels tauta, viņa dzīvoja verdzības domāšanā. 40 gadus viņa klīd pa tuksnesi. Un joprojām domāja, ka viņa ir Ēģiptē. Kāpēc Dievs viņus neieved? 2,5 miljoni iziet ārā no Ēģiptes zemes ārā. 2,5 miljoni. Skaidrs, kāds skaits tas ir. Vēl vairāk nekā Latvijā dzīvo. Un apsolītajā zemē ieiet tikai 2 cilvēki, Kalebs un Jozo no vecās paudzes. Un visi, kas vecāki līdz 20 gadiem neienāk, tikai līdz 20 gadiem jaunā paudze. Kāpēc? Ka Dievs zināja, ja ies, tā vecā paudze būs bimbā vispār. Tāpēc, ka viņš jau viņi tāpatās no viņa novērstās un ko tik nedarīja visu laiku. Tāpēc viņi tika palika tuksnesī. Vienīgais man žēl pa Mūzu. Mūzes nebija vainīgs pie tā, bet viņš tomēr ciet dēļ viņiem. Mūzes tiešām bija uzticīgs visādiem. Viņš tikai redzēja no kalna apsolīto zemi. Tā Dievs viņam pateica. Bet redz, tā vērtības domāšana ir tagad ir pār cilvēkiem. Tu nesaproti to, ko Jēzus ir izdarījis savu asinīm samaksājis par tevi. Tu nesaproti to, ka Jēzus pie krusta samaksāja, iznīcināja to verdzības statusu, verdzības sistēmu, ko vēlns izveidoja. Jo vēlns viņam nesanāca debesīs izveidot savu valstību. Viņu Dievs izmet ārā visiem eņģeļiem. Viņš to izdarīja šeit. Viņš apmānīja Ievu, un tad viņš teica, Ieva viņam teica, mēs varam ēst no visiem izņemot vienu koku. Ja mēs ejam no tā, kas dārza vidū, mēs mirsim. Un šos teica, nē, jūs nemirsiet, būs tā kā Dievs, zinām, kas labs un ļauns. Kā viņi būtu nomiruši? Viņi jau nemirtu fiziskā veidā, garīgi nomirstu. No Dieva klātbūtnes, no Dieva pastāvības, viņi tiktu, no Dieva mīlestības tiktu pazaudēt to visu, kas Ēdenes dārzā bija radīts. Jo tur nebija slimības, tur nebija, viņi nezināja, ko nozīmē pliks, viņi nezināja, ko nozīmē, ka tev ir sāpes, tur neeksistē tādas lietas vispār. Tas viss pēc grēka. Un viņi, protams, uzlūkoja to koks bija labs un tīkams un tāds apetaits, garšīgs. Un, protams, ka ko Dievs ir radījis, es varu iedomāties, tas viss izskatījās super skaists. Un viņi sākumā uzlūkoja, bet grēks jau neiedzima viņā vēl. Grēks tikai viņas domās bija iekšā. Grēks vienmēr ienāk tavā domās iekšā. Pirmais, pirms tu izdarīsi grēku, viņš ienāk tavā domā iekšā. Tu neizdarīsi grēku un tu teiksi, tu nepārkāpsi laulību, teiksi, kāpēc tu izdarīji vispār? Nē, viņš tev ienāk tavā domā, tu sāksi domāt par to dienas, nedēļas, un tad tu izdarīsi fiziski to. Tā arī notika, viņi noplūst to augli. Tas nav ābols. Tas ļauna atzīšanas kaut kāds augsts, un nav rakstīts, kas ir. Tas no reliģijas nāk ābols. Nekāds ābols un nebija. Tas, kas tur bija, tas bija tāds, kas te nemaz nav mums šie zemes. Kaut kas tik skaists un apbrošs, var iedomāties. Un viņi nes to ādumu, ādams ar ēdu. Un tādā brīdī viņi saprot, ka viņi ir kaili. Pirms tam viņi nesaprot, ka pat kaili ir. Viņi uztais labs paslēpies no Dieva. Dievs tāpat zināja, ka viņi to izdarīs, tāpēc tā bija brīva izvēle. Jo, ja nebūtu tas koks, jūs jautāt, kāpēc ar koku ielikā Ēdenes dārzā? Tāpēc, ka tā būtu brīva izvēle. Darīt pareizi vai nepareizi. Tāpēc, ka, ja Dievs nebūtu ielis, tad tu būtu vienkārši tā kā tāds robots. Tev nebūtu nekāda cita izvēle, kā tikai vienā virzienā dzīvot. Tāpēc bija vajadzīgs tas labā ļaunais koks. Lai cilvēkam vienmēr būtu brīva izvēle, ko izvēles darīt. Un no tā brīža vēlns sāk valdīt. Vēro savu verdzības sistēmu, šo pasaules verdzības sistēmu. Mēs cilvēki daudz dzīvojam šī pasaules verdzības sistēmā, Dieva bērni, mēs esam glābti. Glābšana tev nenozīmē, ka tu dzīvo kā debesu valstī pilsonis. Un tev ir tas glābšana, tas nozīmē, ka tu būsi glābts. Bet tas neliecina, ka tu esi iepazinis Jēzu, ka tu pazīsti Svēto garu. Glābšana ir ļoti vienkārši. Ja viņi nebūtu tik vienkārši, tad mēs vispār nevarētu izglābties. Tev tikai jāapzinās Jēzus par savu kungu glābi, savā sirdī no savu muti jāapzinās. Viss, ja tam tici, tu esi glābts. Tas ir ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Bet tālāk saprast, kas tu esi Kristu Jēzu.
Kāds klausi, viņš mums izrāda, tu viņš varam pārcelt savu mīļā dēlu valstībā. Tu esi pārcelts debesu valstības pilsonis. Jēzus ir atgūstot dievbērnības statusu, apakaļ, tu esi Dieva bērns, bet tev var izvēlēt dzīvot tajā pašā verdzības statusā, tāpat kā izraelieši joprojām, dzīvot pēc šīs valstības sistēmas, bet tu esi pār šai valstības sistēmai. Šī valstības sistēma nekas nav tevi nospiež. Viņi arī veido tā, lai padarītu tevi par vergu. Tu strādā, tu brauc uz darbu, tu maksā rēķinu. Varbūt kādam bišķi sekmīgāk kaut kas iet, kādam netik sekmīgi iet. Ja? Viņi ir pakļāvusi tevi. Bet tu esi pār tai sistēmai. Un tu prezentē Jēzu Kristu šeit uz zemes. Tu rādi viņu šeit. Es kādu laiku biju atpakaļ Spānijā, un tur bija atbraukuši 2 šeiki. Dēls ar tēvu. Un viņi atbrauc ar 2 jahtām, tāda kā milzīgi kuģi nevis jahtas. Kāpēc viņiem jāatbrauc ar 2 jahtām? Ja tās jahtas nebija tā kā es domāju maziņās, bet kā kuģis milzīgākais, pa 300 miljonu vērtībā viena. Tas var iedomāties kādas jahtas milzīgas. Tāpēc, ka dēls prezentē savu tēvu. Tikai viņi te prezentē laicīgās lietās. Bet mēs prezentējam Jēzu, mūsu kungu, ķēniņu šeit. Mēs viņu prezentējam kā debesu valsts pilsoņi, jo tev Jēzus ir pasi, kas ir augstāk par visām pasēm. Vai tu tikai saproti to, kas tu esi Kristu Jēzu, ko viņa asins ir paveikušas? Un kā grēks ienāca, grēka mākonis šķīra debesis no zemes, un Dievs viņus izdina ārā no ēdienas dārza, tāpēc, ka tur vēl bija arī dzīves koks. Ja viņi pārēst no tā, tad grēks būtu mūžīgi. Un tādēļ Dievs izdina ārā un liek ugunīgu zobu un čerbus apsargā ceļu uz dzīves koka. Viņš izdina ārā un grēka mākonis šķīra. Jo Ādams atdod savu varu valdīt vēlnam. Bet Jēzus atnāca un atņēma visu to varu. Jēzus saka, man ir dota visu varu debesis un virs zemes. Nevienam citam nav dota tā vara, kā tikai Jēzum. Un Jēzus savu varu nedalā ne ar vienu citu. Viņš nedod daļu varu kaut kam. Tikai mums, Dieva bērniem, dot tā vara tiek dota. Un Jēzus asins, ko viņš ir izdarījis, tas ir pats dārgākais. Viņš samaksā, jo tikai Jēzus varēja dabūt atpakaļ to. Neviens cits cilvēks nespēja to izdarīt. Ja arī mēs paņemtu piemēru, tu spētu atgūt to dievbērnības tāds kaut kā piemēru, bet mēs to nevaram izdarīt un nevarētu nekad. Tad tu viņu uzreiz arī pazaudē, jo vēlams no tevis uzreiz, tur momentāli uzreiz nozakt no tevis. No Jēzus nozakt nevar neko. Neviens. Un tāpēc Dievs zināja, ka tikai Jēzus var to izdarīt. Tikai viņa dēls. Pats Dievs atnāca cilvēku izskatā. Iesakam bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un tas neredzamais Dieva vārds miesā Jēzus. Viņš staigāja pa zemi, atdeva sevi savai radībai, piesis krustā. Jūs domājat, ka tas bija tik vienkārši, ka Jēzus gāja uz krustu? Tas tā, zina, tā, mums tā brīžam tā liekas, ka viņš tā aizgāja, tur tā hop, mazu nagliņu iesita, hop, tādu kā adatiņu. Hop, hop, un viss. Nē, tur Iesaistīts grāmatā raksta, ka viņš izskaties, vai pat cilvēkam līdzīgs nebija. Viņš bija sasists tā, kā viņam bija 100 vaļēju brūču rētu, visās iermaiņas, kādā agonijā, bet kādā sāpēs viņš bija. Neviens cilvēks to nespētu izdarīt. Mums ir viena rēta, mēs jau raudam jau. Nevarēja to neviens izdarīt, tāpēc tikai Jēzus var izdarīt, ko viņš izdarīja pie krusta. Jūs Mela Gibsona filmas redzējuši, tad paskaties, tāds viņš ir izskaties, ja ne vēl trakāk. Tādā laikā neviens nežēloja noziedzniekus, un viņš ir pielīdzams noziedzniekiem. Nevienam neinca, viņš daudzīja līdz nāvei. Viņš sitas pļāva ar rungām, ar kulakiem, ar visām tām pātagām, ar tiem dzelžiem, ar visu, ko viņi varēja. Tas ir kāds viņš izskatījās. To varēja, ko Jēzus izdarīja tikai mīlestībā un žēlstībā. To varēja tikai pats Dievs izdarīt, tāpēc, ka pats Dievs ir mīlestība. To nevarējām mēs izdarīt. Neviens. Ko viņš izdarīja. Un tas viņam maksāja to cenu, lai atgūtu atpakaļ dievbērnības status. Lai tevi padarītu par Dievu meitu, par Dievu dēlu, lai tu varētu atkal valdīt. Bet tā ir tava izvēle. Saprast, kas tu esi Kristu Jēzu, ko viņa asins izdarījuši. Ka tu esi tas ķēniņš, ka tu valdi. Tu valdi par slimību, nevis slim par tevi. Jēzus samaksāts, viņš nes visas slimības. Visu tavs sērgas, visu tumsu. Viņš zina, kā tu jūties. Kā jūtas cilvēks, kam ir vēzis. Viņš zina, kā jūtas cilvēks, kam ir slāpoša galva, kam salauz sirds. Viņš to visu uznes augšā. Tāpēc viņš zina, viņš bija vairāk cilvēks nekā Dievs. Bet tā pašā laikā viņš bija Dievs, nevis cilvēks. Viņš zina, kā tu jūties. Tavas dziļākās sirds sāpes. Viņš zina. Viņš to visu uznes un samaksāja par tevi. Lai tu būtu atkal Dieva bērns. Jo bez Jēzus tu nevari dabūt dievbērnības status, tu nevari būt Dieva bērns. Tu būsi tikai, bez Jēzus tu esi šīs pasaules bērns. Dievs tev ir radījis, Dievs tavs radītājs, bet tu viņa bērns nevar būt bez Jēzus. Nav iespējams. Bez Jēzus to nevar izdarīt. Viņa dārgās asins to izdarīja.
Jēzus samaksā, viņš izcietījums, un ziniet to, ka Jēzum visa vara bija dota visu laiku. Viņš gāja, viņš rādīja, ka viņš ir pāri šai pasaules sistēmai, pāri nāvei, pāri jebkuriem apstākļiem, laika apstākļiem. Viņš rādīja, ka Dieva valstība pāri tam visam. Viņš to demonstrēja. Un tad, kad Pēters izvilka zobu un Getsemans dārzā, pirms Jēzus krusta, Jēzus saka, bāz apakaļ zobens man makstī, kas zobu uzbruk un zobenies bojā. Viņš saka, bet vai tu domā, ka es nevaru lūgt savu tēvu, un viņš man tuliņ pat nesūta vairāk kā 12 leģionu eņģeļu? Viņš jebkurā brīdī arī lūgt tos vairāk kā 12 leģionu eņģeļus. Jūs padomājuši, cik liels skaits var ir 12 eņģeļu? 12 leģionu eņģeļu kaut reizi. Es jums man parādīšu ar cipariem, cilvēciskiem cipariem saprast. Jēzus runā, ka viņš varētu lūgt vairāk kā 12 leģionus. Mēs paņemam tikai 12. Tā tur varēja būt daudz vairāk, varbūt 20, es nezinu. Mēs paņemam 12. Pēc romiešu armijas tas viss bija, tāpēc tā bija Romas armijas impērijas laiks. Romas armijas impērijas laikā varēja būt vienā leģionā mazākais vīru skaits 6000. Varēja būt tikai lielāks. Par 6000 nedrīkst būt mazāks. Tas neskaties leģions. Varēja būt 8, 10, 12, 15, 2, 3. Paņemsim pašu mazākos 6. Paņemsim 12, ja es saku vairāk kā 12. Viņš varēja lūgt jebkurā brīdī. Pareiznāsim 6000 ar 12. 72,000 eņģeļu. Tāda armija. Bet tur būtu daudz lielāka armija. Tas tikai, lai jūs saprastu, ko vispār 72,000 eņģeļu var izdarīt. Es lasīšu, varat atvērt arī izlasīt, kādreiz gribas, mēs šo nevērsim vienkārši. Es viņam pateikšu, 2. ķēniņa, 19. nodaļā, 31. 35. pāns tur ir. Tur rakstīts tā, kad Hiskija nāca, Asīrijas ķēniņš, Hiskija lūdz Dievam. Un kad Dievs teica, kā viņš atnāks, pa to pašu ceļš aiz apakaļ. Tad naktī Dievs izsūta savu eņģeli. Un Asīrijas nometnē, kara nometnē, tiek nokauti 185,000 vīri. 108 no rīta viena miroņa. Dead bodies. Visi beigti. Viens eņģelis nokauti 185,000, bet tas nav teiks, ka tas ir maksimāls priekš eņģeļa. Atkal piebildīšu. Tas vienkārši tur nebija vairāk. 185,000 nokauti viens eņģelis. Pareiziniet. 185,000 ar 72,000. Tas ir 13 miljardi 320 miljoni. Tas ir gan divreiz vairāk nekā cilvēki tagad dzīvo. Bet tur būtu skaidrs, tas iedomājas, kādu armiju varēja Jēzus lūgt jebkurā brīdī, kad viņš gāja uz krustu. Viņš jebkurā brīdī varēja to izdarīt, jebkurā brīdī. Un Dievs jums pateikšu, būtu iznīcējis šo zemi, grēka zemi. Un Dievs var radīt, Dievam nav nekas neiespējams. Es nezinu kā, bet ja Dievs ir visvarens, viņš būtu izmainījis kaut ko, izveidojis un radījis visu jaunu atkal. Viņš varēja jebkurā brīdī. Bet mīlestība viņa un žēlastība Jēzus teica, nē, eņģeļi stāvēja un gaidīja. Jēzus sita daudzi, eņģeļi bija tur. Jēzus karājās pie krusta, eņģeļi bija tur. Bet Jēzus teica, Tēvs, piedod viņiem. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Tas, ko Jēzus pateica. Viņš samaksāja, lai tu atkal kļūtu par Dieva bērnu, Dieva meitu, Dieva dēlu. Lai tu atkal atgūtu to varu un autoritāti, kur ir caur Jēzu Kristu. Viņš samaksāja to milzīgo cenu par tevi un mani. Golgātā. Lai tu valdītu šeit uz zemes un prezentētu viņu, nestu Dievu valstību. Kāds tavs primārais uzdevums ir? Nes Dievu valstību. Jo Jēzus arī grib, lai citi cilvēki tik glābt. Kā viņš glāb citus cilvēkus? Caur mani, caur tevi. Nav jāstāv visiem pie kanceles, nav jāsludina visiem. Tur, kur tu esi, tu vari būt zobārs, futbola treneris, tu vari būt fitness treneris, tu vari būt strādāt slimnīcā, tu vari strādāt warehausā. Kur tu esi, prezentē Jēzu Kristu. Rādi, nes Dievu valstību, runā, stāst cilvēkiem. Jo tu esi radījis pēc viņa tēla līdzības. Tu esi tā gaisma. Gaisma neliek neviens zemes gultas apakšā. Gaisma liek, lai viņa spīd visiem telpā. Tu esi tā gaisa, kas apgaismo tumsu. Redziet, nav tāda tumsa struktura. Nevar atnākt šeit ar tumsu struktūru un iespīdēt, un tagad būs tumsa. Kādam ir jāizslēdz šo gaismu ārā, un tā kļūst tumsa. Tātad kāds izslēdz, tu pats esi izslēdz brīžiem, tu gaismu sevi ārā. Bet gaismas struktūra atnāksim, kurā tumsa telpā, tu viņš apgaismo visu telpu, un tu esi gaisma. Gaisma vienmēr uzvar tumsu. Gaisma ir pār tumsai. Vienmēr. Arī, kad nakts nāk tikai tāpēc, ka saule pagriež, es nezinu, kas tur īsti ir, gaisma tiek pagriezt uz citu pusi, tāpēc ir tumsa. Bet līdz, ko viņi pagriež apakaļ, tā atkal ir gaisma. Tāda gaisma ietekmē tumsu, nevis tumsa gaisma. Bet šīs verdzības sistēma, kā jūs teicu, vēlams izveidot šo verdzības sistēmu pasaulē.
Īstenībā viņam nav nekādas vāras, jo Jēzus atņems visu vāru viņam. Ir rakstīts, tā viņš apbruņas visu pretvars atklāt kaunā likdams, un Kristu uzvaras svinēdams, apbruņojis, noņēmis, atņēmis ieročus. Tas nozīmē, nav vēlam ieroči, nav nekādu. Viņš var tikai melot, zakt un nogalināt. Tas, ko viņš var darīt. Jo nav, jo Jēzus to varu dievbērnis tāds atjaunoja atpakaļ, kad bērnis dārza pazaudēts. Viņš atjaunoja. Un tu esi pār šajā verdzības sistēmai. Tu valdi pāri visam. Draudzē dot lielākā vāra īstenībā. Nevis valdībai, nevis kaut kādiem prezidentiem, nevis kaut kam vēl tur cilvēkiem, kam tur bankas kontrolē. Draudzē. Jēzus nav radījis savu draudzi klibu, vāju, šķību, sašķelt vai vēl kādu. Viņš ir radījis savu draudzi un cēls uz klīns, un viņš teica, neuzvārt, to nebūs uzvarēt. Halleluja, tādu viņš draudzi radījis ir. Draudzē uzvarēt visu viņš ir radījis, lai draudzē ir dota visu vāru. Svētais, kas ir šeit. Tas spēks ir tevi iekšā. Ja mēs sēžam mājā uz dīvāna, spēks nav vajadzīgs. Bet tā, kad tu ej Dieva lietās, tur ir vajadzīgs tev tas spēks, kas darbojas ar tevi. Kas nes Jēzus vārdu visur. Mums ir jānes viņu vārds visur. Un jāsaprot, ko viņa asins ir izdarījušas. Mēs daudz to neapzināmies. Tāpēc mēs dzīvojam daudz satriektu dzīvi. Un mums ietekmē šī sistēma, mēs strādājam un nevaram samaksāt. Un nav. Tāpēc, ka Jēzus saka, tiecies pēc Dieva valstības tikai un viss pārējās lietas tev tiks piemestas. Viņš nesaka, dari šīs pasaules lietas un tad tev tiks piemestas, bet pēc viņa valstības. Tiecies pēc viņa valstības un tu redzēsi, kā tev tiks piemestās lietas. Ābrahams bija paklausīgs Dievam un uzticīgs, viņam tika viss piemests. Tāpēc, ka viņš netiecas pēc tām, ne pēc tiem 1000 lopiem, ko viņam deva Dievs, viņš neprasīja to vispār. Bet mēs bieži vien dzīvojam priekš sevis, un vēlas ar to gribu, lai dzīvo priekš sevis. Lai tu neesi tālāk par savu degunu neko, tikai man, un ar tādu troli mēs skrienam, tā kā pa supermārketu, un tik prasam, man vajag. Sāc dzīvo priekš citiem. Jēzus dzīvo priekš citiem. Kurā vietā Jēzus lūdz kaut vienu lūkšanu, parāda man Bībelē, priekš sevis. Nav tādas. Dārgais brāl, māsa, nav. Kur viens apostols Pāvils Pēters, Jākabs lūdz kaut vienu lūkšanu priekš sevis. Nav tādas. Bet mēs tik lūdzam priekš sevis. Tiecies priekš Dieva valstības. Jūs domas, lai vērst uz augšu, ne uz zemes lietām. Kā ir Iesaijas grāmatas raksts, ja es būšu man padarīgi un paklausīgi uz baudas zemes svētības, tā, ka tu esi padarīgs un paklausīgs Dievam, tad tu baudi tās svētības. Kad tu tiecies pēc viņa valstības, kad tavs fokus ir uz viņa valstību, darīt, un tad viņš piemetīs visu, ko vajag. Dievs jau zina, Tēvs jau zina, ko jums vajag. Pirms viņu lūdzat. Un mēs bieži vien nesaprotam to varu un autoritāti, kas mums dota. Mēs lūdzam vispār, ko nevajag lūgt. Vajag ļaunu garu izdzīt, mēs skrienam lūgt. Vajag dziedinājumu, skrienam lūgt. Kurā vietā Jēzus lūdz par ļaunu garu izdzīšanu? Nav tāds rakstīts. Tev ir varu un autoritāti pieeja klāt. Jēzus, kas var ārā. Viss mās teikums. Dziedināšana vajadzīga. Nelūdz Jēzus par dziedināšanām. Viņš pieiet klāt, uzliek roku dziedināt cilvēku. Viņš saka, jūs lūdziet tikai rokas un tiksiet dziedināt cilvēku. Tiks. Miroņš ir augšā, viņš pietauks meitnīt. Es to saku, solis augšā. Viss, ko viņš pasaka, nav lūkšanas. Bet mēs metamies ar lūkšanas, ka mēs nesaprotam, kur ir lūkšana, kur mēs ar Tēvu sarunājamies, kur ir tava varu un autoritāte, kur tu parādi, demonstrē Jēzu. Mēs to nesaprotam un neapzināmies. Bet kāpēc mēs tu lūdzam 2 dienas, 3, un Dievs beigās, ja Dievs apžēlas par tevi. Ka Tēvs redz, ka tu esi pilnīgi nesaproti, kas jādara. Tu nesaproti to, ka tev dot varu un autoritāti, viņš vienkārši tev to iedod. Viņš saprot, ka mans bērns savādāk nesapratīs. Protams, ka ja mana meita kaut ko man prasīs, es redzēšu, ka viņa nesaprot, tāpat viņai iedošu. Dievs apžēlojas par tevi vienkārši. Ne jau tāpēc, ka tu lūdzi 3 dienas, tāpēc tu izlūdzies no Dieva. Jēzus ir devis to varu un autoritāti, viņš teica, valdiet pār visu. Tad, ja tu valdi pār visu, un ja Jēzus to parādīja, ka viņš valdīja pār to visu, un Jēzus nelūdz nekur lūgt, viņš gāja lūgt ar Tēvu, palīdz attiecībās, sarunāties ar savu Tēvu. Tā ir sarunāšanās. Mēs to nesaprotam, mēs skrienam lūgt par visu, kur tik vajag. Dziedināšana, jālūdz, ļauns gars jālūdz. Nē, dzen ārā ļaunu garu. Kādu lūkšanu, kur Jēzus lūdz par ļaunu garu, es nesaprotu. Tad mēs, ja mēs lūgt par ļauniem gariem, mēs mēnešiem dzītu ārā vienu garu no viena cilvēka. Ja mums atnāk 100 cilvēkiem ļauni gari, un mēs par visiem esam kādu lūgt. Jālūdz, tagad 40 dienas jau jāgavē ir. Nav nekas, tev ir varu un autoritāte, dota, viss. Lietas roku dzen ārā, tā kā Jēzus to darīja. Tāpēc, ka tu esi radīts par valdnieku. Tam tu esi radīts.
Tāpēc ir jāsaprot, kur tu lūdz, kur ir saruna ar Tēvu. Lūkšana tas nav rekvists, kur tu ieraksti kaut ko, vai memorizē savā galvā, atmiņā savā, ja? Un nāc klāt kā Santa Klaus tādu listu pie Dieva. Man vajag to. Sāc dzīvot priekš citiem. Un tu redzēsi, kā Dievs sāks darbu tavā dzīvē. Tā, kas mīļais brāl, tu redzēsi izmaiņas. Ja tu sāks darīt tā, ko Jēzus mums parāda piemēru. Viņš saka, es jums dodu varu un spēku pār visiem ļauniem gariem, sēgām un slimiem. Ejiet pasludiniet evaņģēli un dziediet visus sēgas slimus. Viņš nesaka, ejiet un lūdziet un gavējiet par ļauniem gariem, par slimībām. Un tā viņas tiks. Gavēt kaut kas cits, jā, vajag gavēt arī. Es nesaku, ka nevajag gavēt tagad. Bet ir jāsaprot, ko mēs kā darām. Tāpēc, ka mēs neapzināmies, kas mēs esam. Mēs dzīvojam pārāk daudz šī verdzības sistēmā iekšā, šis pasaules. Un mūsu domāšana tāda, tā kā šīs pasaules sistēmas domāšana daudz kur. Un mēs nesaprotam to, ka mēs esam jau viņa valstībā pārcelti. Un kad tu valdi no viņa valstībā ir visi resursi, viss, kas tev ir vajadzīgs, ir tur. Tas nav šī pasaules valstības sistēmā, nav to resursu, bet Jēzum ir visi resursi. Un ja tas viņa debesos pilsonis, tev ir pieeja visam tam. Tev viss tas ir un pieder. Ej un paņem to. Un valdi no augšu uz leju, nevis no apakšu uz augšu. Tu nespēsi valdīt no šīs verdzības sistēmas uz augšu, tev jāvalda no augšu uz leju. Jēzus ir tev devis to visu. Viņam maksāja krustas. Tā milzīgā cēda. Viņš atnāca no sava debesu valstī, no troņa un palika visiem par kalpu. Un kalpoja visiem. Iztukšoja sev pilnīgi. Lai apžauc par mani, par tevi. Lai es atkal būtu tas Dieva bērns mīlošais. Un es varu droši iet pie savu tēva. Ziniet, Dievs ir uguns. Ir rakstīts arī Dievs ir uguns. Arī mūsu Dievs ir uguns. Iznīkstoši, jā. Dievs ir uguns. Un kā tu nevari bez Jēzus sastāvēt, nav vispār stāvēt Dievu priekšā vispār. Tāpēc, ka viss, kas nebūs uguns, tiks sadedzināts. Papīrs sadegs, koks sadegs, dzelzs sadegs, viss sadegs. Bet tā, kad tu pieņem Jēzu, ka Jēzus ir tavā dzīvē, tu kļūsi par tu maziņu uguntiņu. Un uguns ugunim nedara vairs slikt. Kaut tā, kad Dievs būs uguns, kas būs 100 metru vai 1000 metru augstumā, tu paņems šķiltos lielumā uguntiņu, pieliks klāt, viņai nekas nenotiks. Tāpēc, ka Jēzus ir to savienojis un atjaunojis to visu. Un tu esi tā uguntiņa mazā. Mēs visi esam tās mazās uguntiņas. Lai nestu uguntiņu šeit. Lai Dievs varētu darboties ar tevi un mani. Glābt cilvēku dvēseles vairāk un vairāk. Atversim vaļā Jāņa atklāsmes grāmatu. Tā būs pirmā nodaļa. Lasīsim, tur būs 2 pānti. Tā tur pateikšu jums. Jā. No 5. pānta līdz 6. Jāņa atklāsmes grāmata. Jā. Redziet, mums vajag bībeles. Kāpēc nav bībeles? Bībelēm ir jābūt visiem. Redziet, es biju ar brāli Andri, mēs bijām Pakistānā. Jā, tur es saprotu, tur cilvēki ir nabadzīgi dzīvi. Viņi ir dala vienu bībeli uz 500 cilvēkiem. Bet mēs varam nopirkt 5 bībeles, vienam pašam var būt 5 bībeles. Kas par problēmu ņem bībeli? Tas ir Dieva vārds. Es ņemu bībeli visu līdzi, man viņa vienmēr līdzi. Pat uz trēniņu es eju, man viņa trēniņu somā ir iekšā. Man ir tāpēc, ka, ja man vajag, tas ir Dieva dzīvais vārds. Ja kādam cilvēkam vajag kaut ko atvērt un parādīt un pateikt, es atvēršu viņam parādīšu, kas Bībelē rakstīts. Kāpēc Bībele ir vajadzīga? Mums nav problēmas, no Bībele ir vajadzīga, tas ir Dieva vārds. Ja tu nezini, kas ir rakstīts šī vārdā, tu nezini, kas tev pieder. Labi, lasam Jāņa 1. vēstule, 5. pāns līdz 6. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma. Es atvainojos, sorry. Es atveru Jāņa atklāsmes grāmatu, Jāņa 1. vēstule. Jāņa atklāsmes grāmata, 5. pāns, 1. nodaļa Jāņa atklāsmes grāmata, 5. pāns, 6. Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savam asinīm atsabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem, Dievam, savam tēvam, viņam lai slavu un vara mūžu. Amen! Halleluja! Par ko viņš ir darījis tevi? Par priesteri, par ķēniņu. Jēzus to ir izdarījis. Tas tu esi. Ej un valdi, nečīksti, ka tev tur man slimība tagad. Paņem, izdara to slimību Jēzus Kristus vārdā. Ko tu tur
Tev pieder dziedināšana. Nečīks man tagad ģimene tā sūdīgi iet ģimenē. Pasludini svētību par savu ģimeni. Man biznesa sūdīgi iet. Pasludini svētību, pats biznesa plaukst un zeļ par godu slavu Jēzus valstībā. Sāc darīt kaut ko tu čīks, tu esi ķēniņš. Kāds tev to kroni nozadzis? Kas nozag kroni? Vēlns nozag tev to kroni. Tu tāpat paliec, es saprotu, ja ķēnim nozag kroni, viņš joprojām ir ķēniņš. Tikai kāds viņam ir nozadzis. Tev jāsāk saprast, ka tev ir kronis nozagts. Un jāpaņem savus kronis vienkārši. Un jāuzliek virsū. Un jāsāk valdīt. Uzliek savu kroni un sāc valdīt. Redzi, ja tu esi ķēniņš un ķēniņiena, tad tu valdi par apstākļiem, par līdz situācijām. Kalpi nevalda pār tevi. Bet brīži mēs dzīvojam tā, ka pa mums liekas, visa sistēma, visi valda pār mums, bet mēs nevaldam šeit kā Dieva bērni. Lai nes Dieva valstību. Tad, ja kas ir ķēniņš kā teiks, tā būs. Ja tu esi ķēniņš un ķēniņš, tad tu kā tu teiksi, tā arī notiks. Tev ir dot tā vara. Dievs nav devis varu vēlnam vai ļauniem gariem vai vēl kaut kam. Tas, kas viņiem nav pat varas vairāk. Kādreiz bija, pirms Jēzus nomira pie krusta. Pat tagad pat vairs tā nav. Viņi var tikai melot un zakt. Tāpēc, ka viņi pateica, tā padara tevi par tā, ka tu sāc domāt kā vergs atkal. Tu atkal sāc nonāc verdzības statusā, verdzības domāšanā. Tu sāc domāt kā vergs. Un tu, līdz ar to, šī sistēma sāk tevi kontrolēt. Tu vairs nesaproti, kas tu esi, tu nesaproti savu identitāti. Vai tu zini, kas tu esi, kur tu ej? Kāds tavs mērķis? Jēzus zināja, kur viņš brauc. Ka viņš brauc laivā un vētras atcerās. Jēzus guļ. Jēzus zina, kas viņš ir, kur viņš brauc. Kāda ir viņa identitāte? Vai tu zini, kas tu esi? Kristu Jēzu. Vai tu saproti, kas tu esi Kristu Jēzu? Ko viņa asins ir izdarījušas? Bērns, Dieva bērns. El Shaddai visvarenā Dieva bērns. Tu esi debesu valstībā. Viss, kas tur ir, ņem, tur ir visi resursi, viss, kas vajadzīgs. Tev lai šeit pārstāvēt viņu. Un ja es gribētu pārstāvēt viņu šeit, lai citas dvēseles var tikt izglābtas. Lai tu pārstāvētu viņu šeit uz zemes. Ej, liec virsū rokas cilvēkiem. Lūdzu. Kāds tā bija, ko viņi tev teiks? Viņi tāpat domā, ka tu esi dīvains un es dīvains. Viņi domā, ka tu esi mazliet vairāk dīvains. Nu, kāda atšķirība? Ko viņš domās? Mēs domājam vairāk, ko cilvēki domā. Ko tas padomās, ko tas. Ja tur mirons guļ, tad pieeja klāt, un es rokas Jēzus vārdā augšā. Nepiecels, lai viņi domā, ka tas tāds mazliet. Kāds tā bija? Tu tāpat nevar piecelt ne to mironi, ne dziedāt to cilvēku, ne glābt to cilvēku. To ir tikai svētais gars. Kāda atšķirība sāc darīt, spērt to soli, sāc darboties, un tu redzēsi, kā svētais gars spēks darbojas caur tevi, un notiek brīnumi un zīmes milzīgi. Bet tev ir jāsāk tas darīt. Sēžot, nenāks tas tā. Dievs nepaņems tev šitā te, tā nāc un arī. Māri jādara šitas, tas. Būtu jau vienkārši, tev viņš tā ņem tikai un nest un tikai. Tagad Māri izdara šito lūdzu. Tev tas jādara ir. Liec rokas lūdzu par cilvēkiem. Dzeļ ļauns gars ārā. Nedomā, kas būs, nebūs. Kāda atšķirība, šo es teicu. Ko Dievs galvenais domā, ko Jēzus domā. Mēs visi stāvam Jēzus priekšā, ir rakstīts. Visi ceļi liekas viņa priekšā, visi ceļi. Un redz, mēs dosim, redz, viena būs tiesāt, viena dos norēķinu. Tiesāt un norēķins atbild nav viens tas pats. Tiesāt viņi saņem sodu. Norēķins tas pats, ka tu atnāc darbā strādātos, turbūt nākamā dienā tev boss ir paprasīt, iedomā norēķinu par iepriekšējo dienu. Viņš jau var pateikt, turbūt pareizi darīja. Kad tu stāvēsi Jēzus priekš, ko tu viņam atbildēsi? Atvaino, kungs, es biju aizņemts ar darbu, finanses vajadzēja pelnīt. Cīrēs mēs tā ģimenēm esam tā aizņemti, ka man ģimene kļūst par elku pat. Bet kas to ģimeni devis? Jēzus. Ko tu stāvis? Tas būs Jēzus priekšā, kas stāvis varētu Dievu priekšā. Oi, atvaino, es biju aizņemts ar visu. Jā, tiks glābts, bet tu nodos savu eksāmenu rezultātu viņam. Tas būs tavs eksāmena rezultāts, kāds būs viņš. Tas, ka tu tiks debesīs, tas jā. Bet kāds būs tavs rezultāts eksāmena? Jo rakstīts, ikvienu darbu uguns pārbaudīs. Kā Pāvils saka, ja tas darbs pastāvēs, tu dabūsi augu. Tu dabūsi augu, ja tas darbs pastāvēs tavs darbs. Un ik viens darbs, kas nepastāvēs, viņš sadegs. Tu tiks izglābts tikai caur ciešanu, bet tu tiks izglābts, rakstīts. Tad, vai tavs darbs pastāvēs? Vai tas kāds darbs ir, kāds tavs darbs būs? Augļi, gara augļi, ko tu esi darījis šeit, priekš Jēzus grib mīlestībā, ko es nesdams. Mīlestība. Redz, Jēzus saka, es klauvēju durvis priekšā, kas atveras durvis, pēc tam ienākuši iekšā. Tas nav neticīgiem cilvēkiem, jāklās grāmatā rakstīts. Tas rakstīts priekš draudzes, priekš ticīga cilvēka.
Viņš klauvē pie tavas sirds. Tu atver, viņš ienāks, viņš saka, es tieši mīlstu ar viņu, viņš ar mani. Tad tur būs tā, ka Jēzus uzklās galdu. Tur būs super galds. Jēzus uzklās tādu galdu, kāds labāk nevar uzklāt vienkārši. Pats labākais priekš tevi, bet ko tu viņam uzklās pretī, es domāju? Ko es varētu uzklāt Jēzum? Ko? Ko tu vari uzlikt Jēzum pretī? Kāds būs tavs galds? Mīlestību. Gara augļus tu vari uzlikt viņam pretī. Tas, ko tu vari uzlikt tādā galdā. Un kad mēs stāvis, un kā Pāvils saka, kāds atbildes pats par sevi viņa priekšā. Tev būs jāuz norēķins. Tu nebūs tā, ka tu atnāks, viss kārtībā. Jā, glābšana viena lieta, tu glābsies, bet Jēzus tev prasīs, vai tu darīji manu gribu, mīļais? Mans. Un tu stāvis, nezinu, es aizņemsim pārāk, man vajadzētu tur darīt, pasauli daudz lietas izdarīt. Zini, vēlams un nozags laiku vienmēr. Ja tu fokusēsi to, kas ir pasaulē, tad šī pasaulē vienmēr trūks laika. Un laiks tev tiks nozagts. Un vēl zaks tev laiku, un tev viņa nekad nebūs. Ja tu sāksi savas domas likt uz Jēzu, tev laiks būs vēl vairāk un vairāk un vairāk. Un tu sāks domāt, kā tu spēj vispār to visu izdarīt, un tev pāri paliek laiks. Tieši tā arī būs. Sāc fokusēties uz Jēzu, un tev būs laika visam. Un vēl pāri par to. Uz viņu skatieties. Tā kā Pēters izkāp no laivas, viņš iet pa ūdeni, reāli pa ūdeni iet. Var staigāt pa ūdeni. Jā, ja tev ir ticība, tu vari staigāt pa ūdeni. Pēters gāja, Jēzus saka, nāc. Kamēr viņš skatās uz Jēzu, kad viņa fokus uz pasauli pagriežās, uz apstākļiem, viņš sāk grimt. Tā arī mums, tik līdz mūsu fokus nav uz Jēzu, tāda mūsu fokus būs uz pasauli. Tu nevar būt tā kā, nebūt uz Jēzu, nebūt uz pasauli, kaut kur pa vidiņi līdz būt kaut kur. Nē. Vai tev viņš būs uz Jēzu, vai tev būs uz pasauli. Izvēlies, sāc saprast, kas tu esi. Identitāti savu mērķi. Kam tev Dievs ir radījis, lai viņš ir radījis attiecībām pirmām kārtēs mīlestībā savā. Veido attiecībā, viņi pavada laiku. Tu nevari teikt, es pazīstu kungu Jēzu, kā mēs bieži sakam, viņš man teica tā darīt, bet tu neesi pavadījis laiku ar viņu vispār. Es pateikšu, nevar nevienu iepazīt, nepavadīt laiku. Ja tev ir vīrs un sieva, jūs nevarat viens otru pazīt bez laika pavadīšanas. Nevar. Atšķiriet vīru un sievu uz veselu gadu, ka viņi vispār nerunā, nesrakstās. Viņi atbrauks, satiks, viņi domās, ka viņi sveši cilvēki satikušies pilnīgi. Vai atšķiriet kaut uz mēnesi. Pēc mēneša jau tev līdzis kaut kas nav vairs tā kā. Tā tu visu laiku uztur attiecības. Vīrs starp sievu un sievas starp vīru visu laiku. Tāpatās arī attiecības mēs uzturam ar Dievu. Ja tu viņu pazaudēsi kaut kādā veidā, un vairs tev nav tādas, atjauno viņas. Svētais, kas nekur nav aizgājis, viņš ir ar tevi mūžīgi. Jēzus viņu lūdzu, viņš ir ar tevi. Visu laiku. Viņš ir tagad šeit. Un ja tu arī tā nejūties vai jūties, ka tev liekas, man kaut kā neliekās šo, kas varētu lūgt. Svētais, kas ir šeit blakus tev, kā tu jūties. Kā es teicu, tu nevari dziedāt, palīdzam sev neko izdarīt. Dievs nerunā, kā tu jūties vai nejūties, ar tavām izjūtām vai jūtām. Viņš garā runā tavā. Bet bieži vien mēs dzirdam ne Dievu gribu, bet savu gribu. Un mēs viņu pateicam, Dievu pateicam zem savu līmeņa. Man Dievs teica. Lai Dievs tu zinātu, ka Dievs to teica, tev viņš jāpazīst pirmais. Tev jāpazīst svētais gars, jo bez svētā gara tu nevari pazīt Jēzu. Paglābēt tu viņu var pieņemt, bet piepazīt tu viņu nevari. Ir jāpavada laiks, lai kā. Tev ir jābūt lūkšanas dzīvē, tev ir jābūt slavēšanas dzīvē, tev ir jālasa Dieva vārds, tev jābūt piepildīt šo vārdu. Ja tev tas nebūs viss, tu nevari pazīt. Ja tu pavadi tur 20 minūtes dienā, nesaki, ka tu pazīsti Jēzu, tu nevari no 24 stundām 20. Tu dušā vairāk mazgājies ilgāk par 20 minūtēm. Un kā tu iepazīt kungu Jēzu ar 20 minūtes? Protams, ka es priecīgs, ka cilvēks pavada kaut 5 minūtes ar Jēzu. Bet vispār, ja tu gribi iepazīt svēto garu, viņš ir pats Dievs, kas tevī. Tas, ka viņš tevi pazīst perfekti, viņš tevi mīl, vienalga kā, ko tu dari, rīkojies, Dievs tevi mīl. Neatkrīt to klupt un darīt nepareizi. Dievs tā pazina, ka mēs nespēsim izdarīt visu 100% pareizi. Viņš zina to. Mēs nespēsim izdarīt. Mēs darām kļūdas. Mēs darām, redz, kā, piemēram, Dāvids. Dāvids bija cilvēks, viņš bija Dievs teica, tas cilvēks pēc manas gribas, kas darīs visu. Dāvids bija ļoti tiešām tāds vīrs, kas tiešām kalpo Dievam visu savu sirdi. Es nezinu, vai mēs kāds tāds pat esam pat. Es neuzskatu, ka es pat tu neesmu tāds, kur no... bet redziet, Dāvids arī izdarīja vienu lietu. Viņš pārkāpa laulību. Viņš pārgulēja ar Ūrijas sievu, viņa vēl palika stāv, un viņš vēl nogalināja Ūriju. Tā nebija Dieva griba, tā bija viņa griba.
Tas bija viņa grība, ko viņš izdarīja. Ābrahams bija uzticīgs mūsu tēvs, darīja visu par savu dēlu, bija gājis atdot. Bet, kad apsolījums nenāca, 20 gadi, jau tur necik kur gāja, pēc 20 gadi tika atnāca. Viņa sievtiesēja ar kalponi, un no kalponas bērns piedzima. Tā nebija Dieva griba īstenībā. Bet Dievs to, protams, visu vērst pa plusu pēc tam, jā. Bet tas viss, ko cilvēki izdara, nepareizi. Un mēs izdarām ļoti daudz, ko nepareizi. Daudz, ko, mīļie, dārgie brāļi, māsas. Ļoti daudz. Kaut viens piemērs, mēs bieži man patīk, cilvēks saka, ko Dievs ir savienojis, to cilvēku nebūs izšķirt. Tur rakstīts svarīgi vārdi, ko Dievs ir savienojis, to nebūs izšķirt cilvēkam. Nevis ko cilvēki savā starpā, bet mēs esam paši savā starpā savienojušies. Un mēs sakam, tad mēs to noskatām to pāntu, to rakstīt un domājam, ka tas Dievs tev saka, nē, tur tu izdarīji savu gribu. Mēs pēc savas sievas un vīrs izvēlamies pēc savas gribas, ne pēc Dieva gribas. Un 95% 7 mēs esam bez Dieva gribas aprecējuši, pateikšu godīgi. Bet neuztrauc, protams, ka izdarīts jau kļūdas, jau ir. Dievs to visu var reiz par plusu. Sāciet lūgt Dievu un prasīt, lai Dievs visu sakārto. Un viņš izdarīs to par savu gribu, padarīs, ka tas būs, viss būs kārtībā, jo jau izdarīts ne kļūdas. Jo mēs visi izvēlamies pēc savas acis fiziskām acīm. Vai kāds gāja savu sievu vīru izvēlēties, aiztais atsiet? Apsēsimies. Nē. Viss mēs zinām nepareizi, tas viss ir kļūdas darīts. Un mēs neesam Dievu, tāpēc, ka ir rakstīts, gara tieksmes ir pret miesas tieksmēm, un miesas tieksmes pret gara tieksmes apstāv viens un pretī. Nekad Dieva domas ir augstāks par mūsu domām. Dievs ir no mūsu ceļa. Nekad nesakritīs tavas domas ar Dievu domu, ar fiziskās domas, ar Dievu. Nekad. Nekad nesakritīs. Un mēs, ko darām, bieži visu darām pēc savas fiziskās miesas. Un tur nav nekāda Dieva. Lūdziet Dievu, Dievs sakārts jūsu ģimeni, atjaunos, un viņi būs svētīti, un viss būs kārts. Bet tas, ka jūs jau izdarījis pirms tam bez Dieva gribas daudz ko, jā, tas ir izdarīts. Tāpēc Dievs sakārt arī visu Ābrahamam un Dāvidam. Kaut viņi izdarīja daudz ko nepareizi, bet viņi tiešām bija vīri, kad es nezinu, vai tādu vispār mums ir šīs laikos, kas tiešām tā kalpoja. Un pat viņi izdarīja kļūdas. Tad cik tā mēs kļūdas izdarām? Ja mēs jau pēc tam neesam stipri, garā. Ir rakstīts, staigāt garas miesas kā ar savu, tā kā mēs esam garā staigājam. Ir vēl rakstīts, ja mēs dzīvojam garā, tad staigāsim garā. Mēs bieži tikai dzīvojam garā, bet garā nestaigājam. Un tā mums vajag staigāt garā. Dzīvot tas ir viens. Tu priekš sevis vari dzīvot, priecāties, piepildīt, bet staigā garā. Nes Dievu valstību. Nes Dievu valstību. Spēkā. Lūdzu, Dievs sakārtos visas jūsu situācijas, kāds lai ir, ko mēs esam nepareizi izdarījuši, pareizi. Es ļoti daudz nepareizi izdarīju, pilns kļūdām. Un visu laiku es domāju, es teicu, tā Dieva griba, jā, Dievs tā gribēja. Kā es jums teicu, lai zinātu, ko Dievs gribēja, tev jāpazīst viņš. Tev jādzird tā balss, kas ir iekšā, un tā balss ir pati klusākā, pati maigākā, pati skaistākā, ar mīlestību piepildīt svētākā ar balss, un kad tu viņu dzirdēsi, tad tu cits balss nedzirdēsi. Bet ja tu nedzirdi to balss, tu dzirdēsi visas, tāpēc pārējais balss ir skaļāks, un tev viņas būs daudz, tu būs dzirdēsi šīs pasaules balss, savas iegribas, un to tu ies darīt. Dieva griba mums ir jādara. Jēzus gribam, mēs nesam viņa gribu. Šeit, uz zemes. Spēkā. Svētā ar spēkā. Tas, kas mums jādara. Un tad pirmais tev jāsaka, kas tu esi. Atrod savu identitāti, atrod mērķi, ko Dievs tev līdz dari to, kas tev ir. Kaut tas ir mazumiņš kaut kāds. Kalpošana atrod savējo. Atrod savu kalpošanu. Kaut varbūt tā ir maza kalpošana, varbūt tā es nezinu, noslaucīt palodzes draudz, es nezinu, atnest kaut kādu tortu uzcep katru reizi, sāc kaut ko, kaut kādu, sāc darīt kaut ko, un Dievs tev rādīs tālāk par to visu. Bet ja tu neko nedari un nesākamies darīt, tad Dievs nevar tev rādīt. Dievs jau tev runā, bet tu viņu nedzirdi, tu viņu neklausi. Lai viņu dzirdētu un klausīt, mums viņš jāiepazīst. Laiks ar svēto garu. Svarīgs nav tas, ko tu ieliec kastītē un izņem ārā, ka tev viņu vajag. Un tad saka, nē, es atkal tev kastī ielikšu apakaļ. Mēs tā bieži gribam, tā kā mums vajag, mēs viņu pasaucam, ka mums nevajag, ka mums nevajag viņu. Viņš nav. Viņš ir pats visunais Dievs, mēs sekojam aiz viņa. Viņa ugunī mēs sekojam, svētā gara ugunī. Mēs vārdamies pēc viņa, mums nav galva. Jēzus miesa ir galva. Tātad, ja tu esi bez Jēzus, nesaproti, kas tu esi identitātē, nesaproti, kas tu esi pēc kungā Jēzu, tad tu esi bez galvas, kas staigā vienkārši ķermenis. Viss teikt, ka nocer galvu, viņi skrien kādu laiku, kaut kur. Bet mums ir Jēzus tā galva. Mums jāsako viņam. Viņš ir izdarījis visu.
Viņam ir visa slava, viņam viss gods. Viņš ir ķēniņš, kungs un valdnieks. Jēzus valda pār visu. Jēzus pieder tavu ģimeni, Jēzus pieder tavs biznes, Jēzus pieder tavu bērnu. Viss pieder Jēzum, tāpēc, ka viss ir nācis no viņa. Ja tu uzskati, tas nāc no tevis, tad tev kaut kas nav tavu domāšana šajā sistēmā iekšā. Patiesībā skolā neko nemāca labu. Nemāca. Skolā nav vērtības, ko kādreiz mācīja. Skolā māca pateicis šos cilvēkus par vergiem, par strādniekiem. Tev nemāca skolā, nevajag teikt, ka skolā māca kaut ko labu. Tev ir jāuz par savu skolu, kur tavs bērns iet. Tāpēc, ka mans bērns nāk un prasa dīvains jautājums runā un prasa, ka nemācu labu, un es viņiem mācu. Tev ir jāuz par to skolu. Tev ir jāpastāv, lai skola atjauno Jēzus mācību atkal. Agrāk varbūt bija, bet tagad ir pilnīgi tas pārgriezts. Zini, no kuras nāk skolas sistēma? No Roždēla familijas. Viņš teica, viņš tāds vārds pateica, es gribu izveidot strādniekus, vergus, kas pakļaut strādāt. Nevis cilvēks, kas būtu veiksmīgi. Un kaut kādā lietā. Tāpēc nemāca skolā neko labu. Lūdzu par savu skolu, ne tikai par savu skolu, par visām tuvākām skolām, par savu bērnu, svētī, lai tiešām tur ielikt cilvēks, Dievs savus cilvēkus. Sāc lūgt, jo šī sistēma te visur viņu valda. Bet Jēzus ir devis lielāko varu. Kam? Tev un man. Mēs esam Dieva bērni, un mēs esam debesu valstības. Debesu valstība pāri visam. Un Jēzus šo sistēmu iznīcinājis ir. Viņš jau ir izdarījis visu garīgi, protams, tas viss noticis. Un tev to vāru šeit nest. Un tev mums rāda, lai Dievs caur tevi fiziski to darīt visu šeit. Tāpēc sāc saprast savu identitāti. Mīļais, draugs, brāl, māsa. Tiešām, lai Dievs svētī katru. Un es lūdzu tiešām, lai Dievs pieskaras katrai sirdī. Atver acis vaļā, ausis un jūs sirds vaļā. Jūs tiešām sākat saprast, kas ir Kristu Jēzu. Katrs, kas ir īpaši radīts, katrs, perfekti radīts. Tu esi perfekts. Dievs, Jēzus asins padarīs tev perfektu. Viņa svētās asins, Jēzus ir tev padarīs perfektu. Sāc saprast savu identitāti, savu mērķi. Un dzīvot kā debesu pilsonis. Redzi, ja tu aizbrauc kā latvietis uz Spāniju, vienmēr cilvēki redz, ka tu ierodies redzēs, ka tu esi no citas valsts atbraucis. Tev pat nevajag runāt, viņi tāpat saprast, ka tu citas valsts. Lai cik es dzīvoju ilgi Anglijā, tāpat viņi redz, ka es neesmu anglis. Es 19 gadus dzīvoju, tāpat viņi redz to. Tu vienmēr nes sevī to identitāti, no kuras tu nācis. Ja es nācu no debesu valstības un es debesu valsts pilsonis, tad nes debesu valstības pilsoņu identitāti šeit. Tu demonstrē Jēzu. Tu prezentē viņu šeit, tu rādi to visu. Tu runā par viņu. Tieši tāpat. Dārgais brālis, mīļais brāl, māsa. Tiešām, lai Dievs svētī jūs visus. Lai tiešām jūs acis atvers, ausis un sirds uz to. Un mēs saprotam pašu svarīgāko. Ko Jēzus asins ir izdarījuši. Un kas tu esi. Ka tu esi tas valdnieks. Un ka tu valdi jebkurā situācijā īstenībā. Sāc to saprast. Un sāc nes Dieva valstību, un tu redzēsi svēt gar spēku. Es tiešām visu svētī Jēzus vārdā. Es vēl jau varu 2 minūtes ātri vienu lietu, kā no liecību, bet, ko es vecgada dienā, ko Dievs runāja uz mani, pastāstīšu ātri. Vecgada dienā, tas bija 31. datums, jā. Es biju draudze, Angļu draudze savā. Es lūdzos, un pēkšņi dzirdu, Jēzus sāk runāt ar mani. Kungs sāk runāt. Tā balss ir pilna mīlestība, tā balss ir pati mīlestība. Tu vienkārši, kad dzirdi, tu viņu dzirdi. Tu nevar sajaukt ne ar ko. Un neviens citu balss tur nedzird vairāk. Un viņš saka, Māri, viņš saka, 2005. gads būs lielākais svētību un brīnumu gads priekš draudzes. Kāds jebkad ir bijis, viņš saka. Viņš man saka, būs tādi brīnumi un zīmes, pat lielāki nekā mēs lasām Bībelē vecajā un jaunajā derībā. Tāds būs 2005. gads. Viņš saka, es izliešu savu eļu. Un es redzēju tādu kādu vecu eļas, tā kā tādas ķīmijas laboratorijas, tādu eļas pudelīti, tādu stiklotu, kā dzidrs, kā kristāls dzidrs. Un iekšā bija tā kā tāds medus, tā kā tāds eļa, dzidra kā medus. Un Jēzus paņem vienu mazu pilīti izlej uz zemes. Tā mazā pilīte apklāja visu zemi, ietina. Un Jēzus saka, kungs saka, es izliešu savu gaismas kausu. Un es redzu tādu kā vāzi, kaut kas izskatījās, kristāla vāzi dzidra. Un iekšā tāds kā kristāla sniegs, tā kā tāds gaismots kauss. Un viņš izlēja visu to kausu uz zemi. Viņš saka, Māri, es izliešu savu uguns kausu. Un tad tāds pats līdzīgi tā vāze, tāda kristāla
pilna ar uguni. Viņš izlaiž to uguns kāls uz zemi. Un es skatos, visu zemi iet ar uguns. Uguns zobens tāds pa diagonāli sāk iet rotēt. Un es skatos, kā uguns viesuls tāds milzīgais vienkārši ierauž zemi iekšā. Tāds būs 2021. gads. Bet tam man Jēzus kungs teica, bet 2026. gads būs lielais bēdu gads. Viņš man runāja par 2 gadiem. Un viņš saka, ka tas būs keosa gads. Cilvēki ir panikā, zaudēs biznesus. Šī verdzības sistēma sāk pārņemt. Un es redzu, kā milzīgs palēks mākonis pārklāja zemi tāds, tā kā ieklāja. Un ja es teicu, gaisma nebūs nekur kā tikai draudzēs viņa bērnos. Viņš teica, bet viņa bērniem nav jāuztraucās, jo tas būs vēl svētīgāks gads. Halleluja! Un tā viņš saka, man es redzēju tāds kā mazas gaisma bumbiņas. Daudz miljoniem, māziņas tā arī tumsā. Un ja es teicu, tie ir mani bērni, tā ir mans draudzes. Un es skatījos, kā tāda gaismota, viņš parādīja, stāvēja tāda gaismota bākuguns liela kā jūras, bet viņa bija visa kā gaismota. No apakšas uz leju kā gaisma izskatījās. Un viņam irgoja, un cilvēki nāca. Un viņš teica, ka cilvēki nāks pie tevis. Un uz draudzi paši nāks. Mēs kādreiz gājām pēc viņiem. Bet viņi tev zvanīs, tieks uzskatīt tev pa dīvaini. Viņi tev zvanīs, jo viņi būs desperation. Viņi būs panikā, viņi nezās, ko darīt. Jo keos būs, kā es saku, būs milzīgas parādības, vēl vairāk, tas viss ir uz tumsā. Un draudz tikai spiedz kā uguns, kā gaisma. Tāds būs 2026. gads. Es vienkārši sēdēju, es domāju, ka Cīries kungs nāk, nekad pat negaida mazāk. Es domāju par savām lietām, īstenībā par savu 25. gadu, kā man būs. Un Dievs sāk runāt. To es vienkārši gribēju pastāstīt. Tas, ko man Dievs padeva. Un arī tagad dzirdēju, kad es runāju savā draudzē angļu, ļoti daudzi citi brāļi arī tādu teikuši. To, ko es saku. Es nebiju dzirdējis. Tas tāds pravietojums, ko man Dievs iedeva. Tā kā lai Dievs tiešām visu svētī, tiekamies nākamā reizē. Nezinu, kad es būšu nākamreiz, bet lai Dievs svētī visu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Un, mēs to varam vienkārši nolikt un nākt atpakaļ, tad mēs izdalīsim vakarēdienu. Un jūs varat sagatavot savus sirdis. Ja ir kaut kas vēl sakāms Dievam, pasakiet. Ja ir kaut kas piedodams, atlaižiet. Un baudīsim vakarēdienu pēc kādu brītiņu. Esi šeit, darbojies tu
gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Rādi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. 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 Pat ja neredzu, zinu, tu dari. Pat ja nejūtu, zinu, tu dari. Tu nepārstāj strādāt. Tu nepārstāj strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari. Pat ja nejūtu, zinu, tu dari. Tu nepārstāj strādāt. Tu nepārstāj, pat ja neredzu, zinu, tu dari. Pat ja nejūtu, zinu, tu dari. Tu nepārstāj strādāt. Tu nepārstāj strādāt. Pat ja neredzu, zinu, tu dari. Pat ja nejūtu, zinu, tu dari. Tu nepārstāj strādāt. Tu nepārstāj strādāt. Rādi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. Rādi ceļu, brīnumus dari, uzticams tu gaismā tumsā, mans Dievs, tāds esi tu. 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 Piecelsimies un lūksim, kā mūsu Tēvs mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Bet mūsu kārdināšana apestī mūs no ļauna. Āmen! Esat svētīti, un lai arī jūs nākamā nedēļa būtu tāda svētīta, īpaša, ar liecībām, ar tādu sirds deksmi, un es ticu, ka Dievs pagodināsies. Nāc, Kungs, izmeklē manu sirdī. Nāc, lai līdzīgās jūtu Tev. Nāc un šķīsti ar svēto dvašu. Nāc un pacel pret debesīm, jo cik augstu Tevis vispār zemi.
Āmen. Nu, ko mēs ejam uz sadraudzību un lielie skaistie puiši varētu palīdzēt mums novākt tās lielās tumbas tik daudz. Paldies par jūsu.